Pirmā iespēja vēstuli saistīt ar zvanu parādījās 19. gadsimta beigās, tolai gan telefons bija nevien ļoti ekskluzīvs, bet arī sarežģīts lietošanai. Telekomunikāciju inženierim Valdim Hopmarkam, kuru kolekcija veido izstādi Ogres muzejā, interesantākais šķiet Vācijā patentētais pirmais industriālais telefons, kas sākotnēji ticis lietots kā mājas telefons. Viņš ir jāpaņem rokā. Un pa priekšu jāiesauc ir otrs abonents, kamēr vēl zvaniņš nebija elektriskais izgudrots, ir jāņem svilpīte, jāiesprauž tur tai cauriņā, jāiesvilp, tad otrā galā tas dzird, ka viņam svilpi, un tad viņam ir jāatbild, un tad viņiem tas sinhroni jāsaskaņo savas darbības, kurš klausās un kurš runā. Seno telefona aparātu parādē kolekcionārs izvēlējies 80 eksponātus, kādi no telefonizācijas pirmsākumiem līdz 1940. gadam lietoti Vidzemē. Tad viens ir Krievijas impērijas laiks, kad telefons parādījās Vidzemē ap 1882. gadu. Pēc 82. gada tas ir Rīgā un arī Liepājā. Un tad ap gadsimta mīju, ap 1900. gadu, sākās telefonu attīstība Vidzemē jo īpaši. Tolaik darbojās privātās lietošanas telefonu tīkli. Tās bija vairākas nelielas sabiedrības, kuras dalībnieki par saviem līdzekļiem izveidoja telefonu tīklu. Rīgas telefonu sabiedrības līnija uz Ogri tika izveidota 1908. gadā, un pirmais telefona automāts atradās Ogres aptiekā. 1938. gadā Ogrē uz 100 iedzīvotājiem bija aptuveni 9 telefoni, Rīgā 7 un Latvijā vidēji 4 aptuveni. Izstāde Ogres vēstures un mākslas muzejā bez maksas apskatām līdz 15. oktobrim.